Lai arī lielākajā Latvijas daļā valda atpūsnes Alūksnē, kā vienmēr savas pozīcijas notur ziema. Tāpēc Rallija sprinta Alūksne 2015 organizatori cer, ka šīs nedēļas nogalē izdosies īstenot ieceri pirmo ātrumu posmu aizvadīt uz Alūksnes ezera ledus. Rallijs jau notiekās 5. gadu, un šogad viņš mums sāksies 16. janvārī. Tepat uz Pilssalas būs ceremonāla atklāšana, un 19.30 pirmā automašīna mums dosies pirmajā ātruma posmā jau pieminēto Alūksnes ezeru. Izsenis atpakaļ ir bijis kādreiz, neteikšu varbūt cik gadus, man tā būs precīzi grūti pateikt, bet pa lielam rallijs ar sporta mašīnām, ar dugotām sporta mašīnām, laikam vēl Latvijas vēsturē nav bijis uz ezera. Tā kā Alūksne būs atkal tā pilsēta, kura varbūt ierakstīs kaut kādu zināmu vēstures lapas pusi arī autorallijā. Šis gads būs pirmais. Jo organizatori Alūksnē ir tādi, kuriem patīk izmēģināt visu, ko jaunu un braucējiem interesantu, un viņi atrod kaut ko interesantu katreiz. Par ceļu ir vairāk redzams tas ceļš uz ezera, kā redzam, viss ir balts un grūtāk ir nokoncentrēties uz tiem līkumiem. Tas ir vēl sarežģītāk nekā uz ceļa. Šobrīd ziema jau gan nedaudz mēģina kausēt arī Alūksnes sniegu, bet organizatori cer, ka līdz nedēļas nogalei tā būtiskas korekcijas neviesīs. Drošības pasākumi ir nenoliedzami vajadzīgi un apsvērumi. Tāpat tiek veikti ledus urbumi un biezums tiek mērīts, un tas viss ir jāparedz un jādzīvo tam līdzi. Protams, kad nav visu laiks arī, kad laika apstākļi var ieviest kaut kādas korekcijas mums, kā visādi jau notiek dzīvē, bet es domāju, ka neko sliktu mēs izdarīt nevēlamies un kad būs labi viss. Kopumā rallija sprintā būs 7 ātruma posmi, un šajās sacensībās vidēji gadu piedalās ap 50 ekipāžu. Paši braucēji saka, kas vienreiz izmēģinājis Alūksnes novada ceļus, ir gatavs startēt atkal. Liela daļa arī autosportisti izteikuši tikai pozitīvu atsauksmes par to ralliju, jo tie ceļi, pat cik mēs esam jauns rallijs, viņi nav tik daudz braukti. Un katru reizi mēs cenšamies tomēr vēl kaut ko izdomāt atkal jaunu. No pirmā gada, kad šie te organizatori sāka organizēt, vēl nebija čempionāta posms, bija dalības posms, sākām braukt. Un katru gadu braucam, jā. Kas ir Alūksnes rallijam varbūt tas iezīmīgais? Tas atšķirīgais no citiem? Kārtīga ziema vienmēr. Kārtīga ziema, ir kas vēl. Un dzimtais rallijs, jo ir dzimtā pilsēta. Šo ralliju jau tradicionāli atbalsta arī Alūksnes novada pašvaldība. Ko Alūksnes novadam šis pasākums nozīmē? Protams, tas ir vērienīgs pasākums, kas pulcē gan braucējus, gan tūkstošiem skatītāju. Līdz ar to arī tās ir divas notikumiem bagātas dienas, it īpaši tiem, kuriem patīk ātrums, kuriem patīk azarts, kuriem patīk intriga, jo uzzināt, kas uzvarēs, un zinot, ka šogad startēs ļoti daudz spēcīgu autobraucēju, līdz ar to arī sacensībām būs tāda sportiskā ziņā pavisam cita garša. Tagad jau mēs esam šogad izauguši līdz tādam, ka tas jau mums ir vairāk vai mazāk starptautiskas rallijs, jo šitas būs tāds kā Latvijas rallija sprinta pirmais posms un arī Lietuvas valsts rallija sprinta pirmais posms etaps. Tā kā būs arī kaimiņi no Lietuvas un domāju, ka esam uz pareizā ceļa. Manā skatījumā jau, kad ieguldītais darbs un arī notikums kā tāds, kas ir sarīkots ļoti labā kvalitātē, noteikti ir pelnījis arī augstākas raudzes redzējumu tieši no Latvijas Automotosporta federācijas puses. Lai arī kaimiņos sarma ir ar garāku bārdu, es domāju, ka Latvijas čempionāta etapas pamīšus varētu norisināties vienā ziemā Alūksnē un nākošajā atkal Gulbenes pusē. Tā kā mīļi aicināti izvērtēt šīs iespējas, to, ko dod Alūksne, un varbūt tiekamies Latvijas čempionātā nākamgad. Ko parasti novēl autobraucējiem, lai būtu tā veiksme? Makšķerniekam saka ne asaku, bet autobraucējiem. Finišam. Tad līdz finišam. Alūksnes rallija sprinta atklāšana un pirmais ātrums posms tātad jau šīs piektdienas vakarā.